Virsrakstam ir liela nozīme, jo pēc tā lasītājs izlems, vai tekstu ir vērts lasīt vai nē. Interneta portālu virsraksti var palīdzēt tā popularitātei vai arī to iespaidot negatīvi. Bieži lasītājs saskars ar to, ka virsraksts nav tikpat šokējošs kā raksts. Tas tieši pretēji ir neatbilstoši un pārprotams. Lai to noskaidrot, mēs 4 Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes studentes veicām eksperimentu. Tajā piedalījās Rīgas Tradiņu universitātes studenti. Viņiem tika dota piemēra, pēc kuriem bija jāpastāsta, par ko varētu būt teksts. Daļa respondentu stāstīja, ka arī paši bieži pamana to, ka portālu virsraksti ir neobjektīvi, pārprotami vai pārlieku šokējoši. Daži pat ir atteikušies to vairs izmantot. Raimonds Pauls nonāca nelāgā situācijā, gaismu vairs neredzēt. Kā Raimonds Pauls, viņam kaut kas notika, gan jau finansiāli vai varbūt vēl kaut kādā veidā, un tagad viņš nevar vairs uzstāties. Eiropas vīrieši piedzīvo eksplozīvu augšanu. Varbūt par demogrāfiju. Ka Eiropā pēkšņi demogrāfiski vairāk vīrieši ir, bet ļoti pārprotam. Raimonds Pauls nonāca nelāgā situācijā, gaismu vairs nezad. Par šito nevar saprast, tikpat labi tas varbūt tā, ka viņš pēkšņi ir akls kļuvis, vai viņam vienkārši tas tādā ļoti abstraktā veidā pateicis, ka viņa karjera ir beigusies. Piemēram, tādi žurnāli, kas, man liekas, ir, par kuriem ir jāmaksā, piemēram, Dekanos, man liekas, viņš tā nedara, viņiem, kaut cik tādi saprotami virsraksti. Viņiem gan ļoti patīk tur visāds jūks iemest vārdu spēles, bet tas ir cits tāds. Ko lieto tie vārdi kā šausmīgi, aizkustinoši, visi šie vārdi, un tad raksts tāds parasts, nekāds. Vai pilnīgi tāds, tev liekas, ka ir vienādā veidā, bet raksts ir pilnīgi savādāks. Apollo un TVNets un pāris reizes laikam telefos, jo es atceros, ka es pat speciāli atteicos sekot sociālos tīklos no šo mediju lapām. Tāpēc, ka tie virsraksti diezgan bieži bija kādi subjektīvi un viņi, žurnālisti interpretēja to pa savu un pēc tam atver rakstu un būtībā tu saproti, ka kaut vai to pašu virsrakstu varēja taisīt daudz objektīvāk un vienkārši veikt informācijas izklāstu. Kas jauns redaktors Kristaps Saulītis neuzskata, ka tā ir problēma. Virsraksts, viņaprāt, ir viens no tiem veidiem, kā ziņa tiek pārdota. Tomēr tās valodas normas vairāk vai mazāk cenšas ievērot. Personīgi mums darbojas arī cilvēki, kuri tam seko, un ja mēs varbūt ir gadījumi, kad sākotnēji uzliekam tādu virsrakstu, kurš varbūt ir mazliet pārāk provocējoši un tam līdzīgs, mēs viņu varbūt vēlāk arī nomainām, pēc kopīgas apspriešanās, cik tas ir pieņemami pēc mūsu domām. Bet pēc būtības viss dzīvē iet uz priekšu, un, pirms gadiem 5 šādi virsraksti visticamāk nebija iedomājami interneta vidē, vai ne? Bet tad, kā apskatoties, kaut britu presi, tur ir visādas virsrakstos iesaukas saīsinājumi, kurus tikai viņi var saprast, un tur, tur lol, asap un tam līdzīgi, pilnīgi normāli parādīja viņiem. Delfi redaktors Ingus Bērziņš neuzskata, ka problēma, ka virsraksts neatbilst rakstam, attiektos uz Delfi portālu. Viņi ir veidojuši aptaujas, kas apliecina to, ka nav zaudēta lasītāju. Savukārt Delfi.lv izklaide redaktora Kristīna Melna stāsta, ka problēma nav mēdījos, bet gan lasītājos. Manuprāt, ir tā, ka izklaides sadaļa ir tā sadaļa, kur šie virsraksti nenodara nekādu ļaunumu, kur viņi nemaldina slikti, neliek domāt par kaut kādiem sociālpolitiskiem notikumiem, kas tiešām mūs šausmīgi ietekmē. Manuprāt, ka pat ne problēma, tas kāpēc rod šie pārpratumi, tas nevienmēr ir šis mēdījis, kurš liek maldinošu, bet lasītāja iepriekšējā pieredze un viņa kaut kāds uzskats par lietu kārtību. Ja godīgi, mums Delfi redakcijā šķiet, ka jā, mēs šad tad redzam Latvijas mediju vidē, ka ir virsraksti, no kuriem īsti nevar izlobīt, kas būtu raksta saturs, taču tas neatiecas uz mums, jo mēs ievērojam, mūsuprāt, žurnālistikas standartus, un jā, mēs cenšamies šos virsrakstus padarīt garšīgākus, intriģējošākus, bet vienlaikus, kā viens no pamatprincipiem ir, lai šis virsraksts nebūtu maldinošs, un mēs tiešām ļoti rūpīgi vērojam gadiem jau ilgi mūsu auditorijas statistiku, mūsu auditorijas dinamiku, to,
cik daudz cilvēku mūs lasa, vai nenotiek kaut kāda ievērojama auditorijas migrācija uz konkurējošiem mēdījiem un otrādi, vai, teiksim, ir kaut kas cilvēkiem tieši pie mums patīk. Un mēs diezgan droši varam teikt, ka nav bijusi tieši korelācija, nekādas socioloģijas, ne arī matemātiskie pētījumi nav pierādījuši, ka Delfi zaudētu auditoriju šī te virsrakstu maldīguma dēļ. Rāvis Vilūns ir Diena.lv žurnālists un šajā intervijā ziņu portāla pārstāvis. Vilūns stāsta, ka cilvēku neuzticība pat ir laba lieta, jo tādā veidā cilvēkiem rodas kritiskā domāšana. Viņš arī atgādina to, ka pārprotamie publikācija virsraksti ir neatņemama sastāvdaļa, jo Latvijas mēdījiem trūkst naudas, tāpēc tas ir lielākais peļņas avots. Jā, tad es teiktu, ka tā lielākā problēma ir priekš mēdījiem ir finanses, kas ir priekš pašiem personīgi mēdījiem. Kāpēc viņi bieži vien izvēlas likt tiešām šausminošus virsrakstus? Tā tiešām ir problēma. Mēs bieži vien ar kolēģiem sēžam un smejamies par, tāpēc, ka draugu topā ir tās 10 lasītākās ziņas, kas rādās pirmajā lapā. Un, mēs dienā vismaz 10 joks radām par šīm ziņām. Un mūsu ziņas ir, cerams, ka korektajiem virsrakstiem tur iekļūst varbūt reizi dienā, tad, ja tiešām tēma ir lieliski. Un tad otra problēma ir, varbūt tā pati auditorijas arī kaut kāda nekritiskā interese vai kas tāds. Bet ja cilvēki uz šo skatītos kritiskāk, lai gan otrs puses vienalga, cik viņi kritiski būtu, viņi tāpat uzspiedīs uz tā virsraksta, jo tas ir interesanti. Kārlis Streips neuztver to kā lielu problēmu attiecībā pret tiem mēdījiem, kas Latvijā ir ļoti populāri. Viņš uzskata, ka nopietnās sadaļās tādās kā politika virsrakstiem jābūt pārdomātiem, bet izklaides sadaļās, kur raksti ir mazāk nopietni, tiem ir jāpaliek sensacionāliem. Manuprāt, portāliem, kas mirdz un zib un ir ļoti, ļoti krāsaini, viņiem ir vajadzīgi interesanti virsraksti, lai piesaistītu uzmanību, jo tur ir ļoti, ļoti, ļoti daudz informācijas, un ja viņi grib, lai kaut kam piesaist uzmanību, tad tur arī būs kaut kāds, varbūt pat drusciņ skandalos virsraksts. Ja ir cilvēki, kas ir pārāk jūtīgi, tad viņi jau, protams, to var neskatīties, bet es pieļauju, ka lielākoties cilvēki par tādām mazprātībām tomēr priecājas. Un, ja ir gadījums, kur virsrakstam ar materiālu kā tādu nav pilnīgi nekāda sakara, tas ir nepareizi, tā nav žurnālistika tādā gadījumā. Bet, ja tas vienkārši ir virsraksts, kas ir domāts piesaistīt aci, tad es tur nekā slikti nesaredzu. Piemēram, Lielbritānijas laikraksti mēdz būt diezgan sensacionāli. Un viņi arī lietos vārdu spēles un tādas lietas savos virsrakstos. The Financial Times, kas ir nopietnas laikraksts, tā nekad nedarīs. Tur arī ir tā atšķirības starp nopietno presi un bulvāru presi. Un bulvāru presi vienkārši pārgājusi uz internetu. Dita Liepa ir Latviešu valodas aģentūras galvenā lingviste. 2012. gadā viņa izdeva grāmatu Latvijas preses valoda. Viņa stāsta, ka virsrakstus ir iespējams iedalīt vairākās kategorijās. Kā viena no tām ir intriģējošie virsraksti, kas gan var būt objektīvi, gan arī manipulatīvi. Tad ir tā saucamie intriģējošie virsraksti, un šeit ir tā intriga, kā no raksta autors ir vēlējies izcelt kādu raksta daļu. Tie ir diezgan problemātiski, jo intriģējoši, protams, var būt objektīvi tādi virsraksti, saglabāt intrigu, bet atbilst patiesībai, piemēram. Intrigā kaut kas ir pateikts, varbūt kāda spilgta metafora, bet kas tad tur kas aiz tā slēpjas, kas tur tāds varētu būt. Tad šeit ir it kā tā intriga gribēta, tā kā no vienas puses tie ir intriģējoši, bet tie nav intriģējoši objektīvi, bet intriģējoši manipulatīvi virsraksti. Diemžēl, dažkārt, tā ir tāda īpaša stratēģija, es pat gribētu teikt arī tāda, mārketinga stratēģija, kad primāri kļūst nevis tā informējošā funkcija un nevis tā intriģējošā funkcija, bet kad primāri kļūst apzināti manipulatīva tendence šokēt sabiedrību ar kaut ko un par kaut ko. Tā ir raksturīga mūsdienu preses valodas iezīme, un droši vien to varētu uzskatīt par problēmu, bet tā ir atkarīga no ļoti daudziem aspektiem. Un pirmkārt, par to varbūt mazāk runā, par to nav pieņemts runāt, bet žurnālistika prasa arī talanta dzirksti. Un ne katrs var uzrakstīt virsrakstu un droši vien objektīvi izvērtēt, vai šis virsraksts atbilst vai nē.
patiesībai. Sižetu veidoja Simona Marta Kārkliņa, Linda Jace, Gunta Kūla un Natālija Misiņa.